Žēlastība un miers ir mums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim šodienas tekstu, kas ir atrodams evaņģēlijā pie Mateja, 7. nodaļā no 24. līdz 29. pantam, kur Kristus saka: Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka. Un posts bija liels. Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja ne kā tāds, viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu Tavu vārdu patiesībām. Tavu vārdu ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžieties, lūdzu. Kā atrast savai dzīvei pamatu? Uz kāda pamata balstām savu dzīvi un kam mēs piederam? Ko mums nozīmē būt kristiešiem savā laikā un savā laikmetā? Uz šiem jautājumiem ir jāspēj rast atbildi. Ikdiena sastāv no sīkām sadzīves mozaīkas daļām, ka grūti pacelties pašam savam laikam un savai dzīvei pāri un vispārināt, aplūkojot it kā no attāluma. Ir grūti ieraudzīt un saprast kopainu. Nav viegli saprast, kas labs un kas atmetams bieži vien. Tomēr mēģināsim īsumā to veikt, cenšoties būt taisnīgi un ar cieņu attiekties pret mūsu laiku, kurā dzīvojam, jo tieši šis laiks ir Dieva žēlastības laiks, kas ir dots mums, ko Viņš mums devis ir dzīvot un arī atrast savai dzīvei drošu pamatu. Mēs šodien vēl dzīvojam tā saukto postmoderno ideju laikmetā, jeb pēcmoderno ideju laikmetā. Modernisms mākslā, zinātnē un politikā bija raksturīgs ar lakonisku, skarbu formu un visaptverošas vienkāršotas patiesības meklējumiem. Tas bija laikmets, kad censās sagraut visu veco un tradicionālo un nodibināt jaunu, bet, diemžēl, utopisku, neiespējamu sabiedrību. Valdošais bija marksisms, radikālākā un visagresīvākā no moderno laiku mācībām. Modernajā laikmetā valdīja druģains optimisms un ticība, ka zinātne atrisinās cilvēces eksistences problēmas un visu noteica melnbalta politika, šķiru cīņa un citādi, kas teicās veicinām sabiedrības attīrīšanos un morālu izaugsmu un evolūciju. Tas bija asiņainu kara laikmets, līdz cilvēki nogura no skaļajām idejām, skarbām patiesībām un nemitīgas asins izliešanas labākas nākotnes vārdā. Un laikmeta zīmes nomainījās uz tādām, kādās šodien dzīvojam mēs. Mūsu laiks ir ideju paguruma un domas plurālisma laiks, postmoderno ideju laiks, laikmets pēc absolūtajām un modernajām idejām. Šķiet tomēr, ka pēdējā gada desmitā sācies arī šā laikmeta noriets un vietā nāk kaut kas jauns, vēl īsti nezināms. Garīgā ziņā postmoderno ideja laiks ir kā laikmets pēc vētras, vai kā atlapšana pēc smagas ievainojuma. Metaforiski šis ir zāļu un apseju laiks, kad karu šausmās ievainotā sabiedrība ir
rūpējusies par to, kā sevi atvieglot un kā sevi palutināt. Postmoderniem laikmetam raksturīgais iecietīgais plurālisms, kā atbildes reakcija pret moderno laiku absolūtajām patiesībām, ir vājinājis arī cilvēku gribu stingri nostāties Kristus patiesībā un uz Kristus pamata celt savu dzīvi, jo tā arī ir savā ziņā absolūta ideja. Mēs Latvijā atmodas laikā bijām stipri atpalikuši no tā laika Eiropas noskaņām, jo dzīvojām nacionālās jūsmas vadīti, nošķirti no Eiropas, iespējams, kā tāds sen pagājuši modernismu laika aizkavējies atlikums. Šodien tautiskais optimisms izgaist, un mūsu sabiedrība, pārlicot pāri 5 padomju gadu desmitiem un vēl kādiem 20 neskaidrības un meklējumu gadiem, nu jau ir nokļuvusi Eiropas un rietumu postmodernā laikmeta noslēguma posmā, kad liberālisms un plurālisms savas iespējas šķiet ir izsmēluši. Cilvēki tam vairs netic, bet daudzi jau līdz absurdam novestās liberālās plurālismu idejas cenšas padarīt par jauna absolūtisma diktatūras laikmeta filozofiju. Šī atziņa nav tāda mūsu laika kritika, saka, kad es augu, tad gan tā negāja, vai jūsmošana par idiliskajiem vecajiem laikiem. Mēs esam pateicīgi Dievam par šo mūsu laiku, kad vēl netraucēti varam celt savu dzīvi uz Kristus pamata, kad daudziet mums blakām plosās asiņaini kari un atklāti grēcīga dzīve tiek nostiprināta ar likumiem, tomēr mēs šeit, mūsu zemē un valstī vēl drīkstam dzīvot mierā un nosacītā drošībā. Un lai arī kristiešus vispār un mūs kā baznīcu vairums bieži nesaprot, un mēs daudziem nepatīkam, tomēr tā tieši mūs neviens arī nevajā. Lai kā, bet mēs negribētu dzīvot nevienā citā laikā, ne mums labi zināmajā pagātnē, nedz arī nezināmajā nākotnē. Ko nesīs nākotne? Kas to var pateikt? Vai nākotnē mūs atkal nesagaida absolūto ideju diktatūras laiks, citu absolūtu ideju diktatūras laiks? Varbūt rietumu demokrātiskā un plurāliskā sabiedrība ar vēstures svārsta neapturamo vēzienu nonāks atpakaļ skaļu absolūtu ideju un autoritārismu gūstā. Kas zina? Bet tas stingrā pamata atlikums, kas vēl joprojām tur un balsta rietumu pasauli, nav likts ne modernajās, ne postmodernajās, ne liberālajās idejās, ne vakar, ne šodien, bet jau ļoti, ļoti sen, kad Svētais Gars aicināja apostulu Pāvilu iecerētā Āzijas misijas ceļojuma vietā doties uz Eiropu. Un Maķedonijā, Filipu pilsētā, viņš satika purpura audumu tirgotāju Lidiju, kas bija pirmā eiropiete, kur ar visu savu lielo saimi tika kristīta. Un Kristus mācība pakāpeniski kļuva par stingro ticības un dzīves pamatu neskaitāmām eiropiešu paaudzēm. Tas, kas būvēts uz šī pamata, ir vienīgais, kas gan Eiropa, gan rietums un tā saukto kristīgo pasauli un sabiedrību arī Āzijā un Āfrikā un citur un visur vēl atšķir no pārējās pasaules. Līdzībā runājot, šis pamats stāv drošs un nesatricināms vēl šodien, lai arī dažādās vētrās un kolīzijās vairums apbūves jau pussabrukus un pamati ir aizauguši ar nezālēm un pārāk daudz savu dzīves ceļu kaut kur tiem blakus, smiltīs vai purvā. Bet Kristus brīdina, ko nozīmē celt uz viņa drošā pamata, kā veidot savu piederību patiesajai kristīgajai pasaulē. Un viņš saka,
kas manus vārdus dzird un dara. Tie to dara. Jo Kristus māca, ka gudrs vīrs viņa vārdus nevien dzird, bet arī dara. Jo daudzi it kā piekrīt Kristus mācībai, bet piekrīt arī nekristīgām, pasaulīgām idejām un ziņām. Tādēļ Kristus vārdus dzird gan, bet nedzīvo saskaņā ar tiem. Daudziem Kristus vārdu pamats dzīvē liekas tā kā par tiešu, par cietu un par stingru. Ir kāda neizprotama vēlēšanās ļodzīties un šūpoties. Daudziem šķiet, ka pret nelokāmajiem un taisnajiem Kristus vārdiem var sasisties un sevi ievainot. Un tā arī ir. Kā jau raksti sauc Kristu par pamatakmeni, stūra akmeni, pie kura daudzi klups un sasitīsies. 118. psalms mēs dzirdējām. Akmenis, ko namdari atmetuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni. Un Kristus pats par sevi saka Mateja evaņģēlī 21. nodaļā. Tāpēc es jums saku, Dieva valstība no jums tiks atņemta un dota tautai, kas nes viņas augļus. Un kas kritīs uz šo akmeni, tas sašķīdīs, bet uz kura tas kritīs, to viņš satrieks. Mēs īsumā mēģinājām raksturot sava laika apstākļus, kā notiek dzīves pamata izvēle un celšana. Tomēr jautājums ir ne tik daudz par globālām idejām, pasaules idejām un valstu un sabiedrību idejām, cik par mūsu dzīvi, katru mūsu viena dzīvi, uz kā mēs to ceļam, uz kā mēs to celsim. Vai paļausimies sev virzīt un veidot laikmetu vējiem, vai arī meklēsim pēc pārlaicīga un nemainīga klints pamata. Taču celt uz Kristus pamata nav tāpat kā pieslēgties interneta spēlē un iziet no tās, ka tā apnikusi. Vai skatīties filmu no sākuma, no vidus, no pašām beigām, vai tīt uz priekšu un atpakaļ. Kas manus vārdus dzird un dara, saka Kristus. Tikai tas pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu ir cēlis uz klints pamata un nekādi plūdi, ne pasaules vētras to nespējas izkustināt un iznīcināt. Lūk, tieši tā mums visiem pietrūkst. Mēs Kristus vārdus biežāk uztveram it kā plāksteri mūsu dzīves brūcēm, mazākā dzīvības un patiesības klinti, uz kuras būvēt visu dzīvi, pēc kuras izlemt ceļu dzīves krustcelēs. Gļēvs ļodzīgums ir raksturīgs arī mums, kristiešiem. Ir bail ļaunumu nosaukt par ļaunumu, grēku par grēku, patiesību pieņemt par patiesību. Tādēļ pestīšanas prieka vietā kristiešos bieži izpaužas sentimentāls un emocionāls jūtelīgums. Bet pārliecības un kristīgās ticības liecības spēka vietā bieži vērojam pat kautrēšanās no savas kristīgās piederības, nespēks un bēgšana no jebkuras konfrontācijas ar patiesību. Taču sekošana Kristus vārdiem, celšana, darīšana uz viņu pamatiem maina cilvēka dzīvi, noteicot to, kas mums dārgs un mīļš, un to, kas mums nesvarīgs vai nepieņemams. Jo Dieva vārds, klausīts un uzņemts, pats dara brīnišķīgas lietas. Tā nav viena no iespējamām dzīves filozofijām, bet gan liels spēks, kas sargā, glābi un uzceļ mūsu dzīvi uz droša pamata šeit un arī mūžībā. Un Kristus vārdi liecina, ka lai kas arī nenotiktu pasaulē, lai kādā laikmetā mēs arī nedzīvotu, viņā, Kristu, Dievs ir salīdzinājis, samierinājis visas cilvēces vainas un pārkāpumus, grēkus un noziegumus ar savu svēto gribu
un attaisnojis visus grēciniekus. Visus, kas vien piesauc Kristus vārdu, ir kristīti un tic viņa evaņģēlijam. Visi pamati, ko spēj dot mirstīgā pasaule, ir nedroši un nestipri. Dievu pārbaudas priekšā un pat pasaules pārbaudas priekšā tie nepastāv. Vētras un plūdi Kristus līdzībām ir pasaules norises un satricinājumi. Laikmeti nāk un paiet, un paies arī mūsu laikmets, un nāks citi un kādi nākotnes cilvēki par to visu īsumā lasīs vai sprediķos, vēstures grāmatās vai klausīsies kādu nākotnes sprediķi. Un tas, kas celts uz smiltīm, uz pasaulīgu un mirstīgu pamatu, to jau pati pasaule aizskalo savās norisēs un katastrofās, bet Dievu priekšā nepastāvēs nekas cits, kā vien tas, kas celts uz Kristus evaņģēlija pamatu. Ceļiet savas dzīves uz savas kristības un ticības pamatu. Dzīvojiet uz tā un tajā, ticiet un piedzīvojiet tās spēku. Saņemiet svēto vakarēdienu, Kristus miesu un asins, arī tie, lai ir jūsu ticības drošais pamats. Saņemiet evaņģēliju vārdus, kas liecina, ka esat Dieva bērni. Tādēļ jums nav jābīst ne no kā, kas notiek pasaulē. Šie žēlastības līdzekļi uzceļ ticības ēku. Nepametiet Kristus vārdu pamatu nekad. Tā jūs arī izpildīsiet un darīsiet Kristus gribu, ka nepametīsiet to. Jo, ja cilvēks stingri turas pie Kristus evaņģēlija pamata, tas vai nu ātri vai lēni, bet savu dzīvi būvē stipru un paliekošu. Patiesībā ne jau cilvēks pats, bet Dievs būvē. Būvē pat tad, kad mums nav spēka, un pat tad, kad mēs esam aizmiguši. Tādēļ turēsimies pie Kristus pamata, pie viena vienīgā evaņģēlija, jo cita pamata nav. Āmen.